Labdien, raidījumā Manas tiesības. Latvijā, kā izrādās, dzīvo vairāk nekā 100 000 cilvēku ar īpašajām vajadzībām. Kāda ir viņu ikdiena un galvenais, kādas ir viņu iespējas nopelnīt iztiku? Stāstīsim par kādu pozitīvu piemēru no Alažiem, kas pierāda, ka šie cilvēki nevien veiksmīgi var konkurēt darba tirgu, bet ir ļoti pieprasīti strādnieki. Andrim šobrīd ir 33 gadi, un lai arī viņš sirgst ar bērnu cerebrālo trieku un ikdienā pārvietojas invalīdu ratiņos, viņš ir pieprasīts darbinieks Allažu pagastā. Vasarā Andris pļauj zāli, bet ziemā tīra sniegu. Andris stāsta, ka viņam nepieciešams 3 dienas, lai ar pļaujmašīnu nopļautu 3 hektārus zāles. Kāpēc vajag strādāt? Pagastam ir līgums ar Andra tēva zemnieku saimniecību, kurā tā apņemas kopt pagasta teritoriju. Andra tēvs un zemnieku saimniecības īpašnieks Māris Sermukšs par dēlu stāsta ar lepnumu. Jau 10 gadu vecumā puika iemācījies braukt ar traktoru. Kad agrā bērnībā vecāki uzzinājuši par nelāgo Andra slimību, daži ārsti pat ieteikuši atdot slimo zēnu speciālā bērnu namā. Galvenais Latvijas neiropatologs teica, kad vajag atdot viņu, viņš nekad nestaigās un tās, bet to taču viņš jau vairs nav, bet līdz šai dienai neieras to dakteri, ka tā var runāt. Un viņš taču visu viņam rādīja, mācīja, lasīt un visu. Un es jau tagad neesmu tik gudrs kā viņš. Ģimene daudz darījusi, lai Andris jau bērnībā varētu pats kustēties, runāt, un tas nes augļus. Jo Andris tagad ne tikai strādā, bet patstāvīgi var doties arī apciemot draugus. Viņam ir speciāli ratiņi, ar kuriem viņš visur viegli var tikt. Ar to viņš tikpat kā mēs ar kājām aizējam ciemos, tā viņš visur tiek ar viņu. Te viņam tās augas draugs ir gatavi tur, visi priekšnieki, visi neko. Viņš katru dienu aizbrauc tur, tur amats ārneste. Tur brigādi viņam strādā. Katru dienu viņš pie tiem ir. Tā pie Auziņu Ulda aizbrauc ciemos, pie bijušā deputāta Seiksta bieži viņš aizbrauc, parunājās. Skolotājs bijušās satiek tepat centrā. Aprunājās, bet tomēr viņam sabiedrība mazliet trūkst. Allažu pagasta padomes priekšsēdētājs saka, Andris ir čakls un apzinīgs. Esot grūti atrast vīriešus, kas spējīgi nostrādāt visu darba nedēļu katru dienu pa 8 stundām un nelietot alkoholu. Uz Andri savukārt vienmēr varot paļauties, ka darbs būs izdarīts ne tikai laikā, bet arī kvalitatīvi. Problēma nav, viņš nevar. Vienu dienu 8 stundas, tas ir viss. Nu šeit ir tāpat, ka bieži vien viņš vienu dienu nostrādā, saņem to algu, viņš pazūd. Ar šiem cilvēkiem tā nav. Tāpēc tā kā, ja viņiem ļauj, viņi savu spēju robežās izdara daudz vairāk un kvalitatīvāk. Par to es esmu pārliecināts. Cilvēku reakcija uz to, ka pagastā šādā veidā tiek nodarbināti cilvēki ar īpašām vajadzībām, ir dažāda, taču ļoti daudz vietējo to atbalsta. Pagasta padomes priekšsēdētājs stāsta, ka vasarā praksē strādājas arī kāda meitene ar kustību traucējumiem. Viņa bijusi ļoti strādīga un apzinīga, un vienu mēnesi pildījusi sekretārs, otru bibliotekāra palīga amatu. Viņa pratusi strādāt arī ar datoru. Savukārt stāstot par Andri, Bērziņa kungs atceras, ka vēl puikas gados viņš esot bijis viens no labākajiem kartupeļu vagotājiem, strādājot uz traktora. Dēls arī lepojas un priecājas, ka viņš var kaut kādu naudiņu savai ģimenei palīdzēt. Ir to meitēnu mēs zinām, ir šo Andri mēs zinām, un jā, cilvēki saka, vai kā tādu var sēdināt uz traktoru, bet es saku, tas bija padomjās gados, sen viņš pa tām ielām brauca. Bet viņi pieraduši, un viņi zina, ka viņš nekad nebūs piedzēries, un viņš tādas lietas viņš neizdarīs. Ja? Ko izdara daudz skaidrākā, teikt, tā absolūti veseli, bet neskaidrā prātā esoši. Latvijā šobrīd dzīvo 105 000 cilvēku ar īpašajām vajadzībām. Savukārt galvaspilsētā tādu ir 33 000. Rīgas domas labklājības departamenta direktors un vienlaicīgi invalīdu sporta organizācijas vadītājs Valdis Nagobats stāsta, ka ar darbu šiem cilvēkiem ir grūti, un ne jau tādēļ, ka viņi nevar strādāt. Psiholoģiskā barjera pieņemot darbā invalīdu jāpārvar darba devējam.
Es negribētu teikt, ka šeit ir īpašas izmaiņas uz labo pusi, gan tāpēc, ka bezdarbs joprojām, gan tāpēc, ka konkurence ir, un tomēr visbiežāk cilvēkam ar invaliditāti ražīgums tomēr nav tik liels kā veselam cilvēkam, un tāpēc arī tajās Eiropas valstīs, kurām mēs gribam līdzināties, noteikti ir atbalsts invalīdam, vai tas ir pašvaldības vai valsts atbalsts viņa ražotie produkcija, ir zināms atvieglojumi pretim nākšana darbdevējiem nodokļu sistēmā. Es domāju, tas ir vēl tas ceļš, kas ejams. Runājot par likumdošanu, Nagobata kungs saka, ka Latvijā par invalīdu nodarbinātību tiek domāts par maz. Pašvaldībās būtu jāveido īpaši dienesti, kas palīdzētu šiem cilvēkiem iekārtoties darbā, savukārt likumiem būtu jāparedz speciālas atlaides darba devējiem, kas invalīdus nodarbina. Taču pozitīvi esot tas, ka sāk mainīties sabiedrības attieksme pret šiem cilvēkiem. Ja vēl gadus 3-5 atpakaļ garām gājējis cilvēkam ratiņkrēslos apgāja līkuma apkārt, tad šogad biežāk viņš palīdzēs viņam iet tik autobusā, transporta līdzeklī vai arī šķērsot ielu. Tas ir noteikti. Līdzīgas pārmaiņas pēdējā laikā novērojas arī Andra tēvs. Ja agrāk man kādreiz vienu gadu mašīnu nebija braukājumi uz Rīgu ar autobusu, tad pat varēja no Jūglas līdz Vienības gatavai uz rokas viņu turēt, un neviens pats sēdēt neiedēja, un viss skatās, bet mēs tā nebijām vienojušies abi. Es viņam tā skaļā balsī pasaku, ka tā tanti tevi nav redzējusi, skatās, nu tā kā jūs sakat, ja. Tad viņš kā uzmet viņai skatienu tādu, un nākoša pieksturē parasti izkāp ārā tāds cilvēks. Dažs atvainojās, kad viņai tur māsai tāds pats ir, un tāpēc viņa tā... Skatās, ja? Jā, Jūglā televizoru pirkām, tas krievu tautības cilvēks bija iet un vēl atpakaļ griežās, nāk līdzi un kaut kā skatās. Tā man kā kurreiz garstāvoklis. Es saku, можно смотреть, но пощупать тоже можно, только платить надо. Bet pēdējā laikā nē. Lido mēs te bijām uzaicināti. Kirsonam toreiz lido bija. Un tur tā attieksme pēdējos gados ļoti mainās. Ļoti. Mūsu skatītājs